Saeimā vai pilsētas pašvaldībās deputāti no rīta atnāk uz darbu, atrod slepeno istabu, kur nauda stāv, paņem sev nedaudz, jo nākamajā dienā atkal būs jānāk, un dodās savās ikdienas darīšanās. Laikam šādu ainu iedomājās cilvēki, kas izmanto frāzi deputāti zog. Realitātē tā zagšana notiek nedaudz savādāk caur iepirkumiem un pasūtījumiem. Vienā pusē ir daudz dažādu ierēģņu, kuri uzraksta nolikumu un kritērijus, piedalās komisijās un vēl lemšanas procesā. Otrā pusē ir pakalpojums sniedzējs un to darbinieki, kas arī zina kādus papīrus un priekš kam raksta. Beigās, lai kāds deputāts kaut ko nozagtu, ir iesaistīti daudz cilvēku, kas it kā paši nezog, bet tieši vai netieši atbalsta. Atbalsta, jo gan jau tiem arī paveiksies piedalīties pēc tam pie pīrāga pārdeles. Tieksme bišķi nozagt ir mentāla štelle, nāk no PSRS laikiem. Valstīs, kur korupcija jeb zākšanas līmenis ir zems, sociāli ir nepieņemami iesaistīties un atbalstīt šādus procesus. Tāpēc nevajag visu novelt uz deputātiem, tiem tāda tauta. Visi grib ātri un uzreiz, bet tā nesanāk. Kamēr daudziem saglabājās vēlme pasildīt rokas, izaugsme mums jāpagaida.